Ikdienā studenti, skolotāji, mediķi, uzņēmēji, valsts iestāžu darbinieki, bet šeit viņi visi ir lielupieši, kurus vieno mīlestību uz deju. Pirmām kārtām, ko aizejot mājās? Mēs pie televizora kaut ko skatāmies, jā. Labi, ja kāds uz zveju iet vai vēl kaut ko nodarbojas. Bet šeit tu esi cilvēkos un tā ir sava veida gan atpūta kolektīvs, gan kā ģimene, var teikt. Tomēr tu vari nebūt tik atbildīgs kā darbā, kā ģimenē. Būt mazliet bērnišķīgs. Tas man šeit mums visiem it kā pietrūkstās un tās lielās krīzes, kas ir, tas mums šeit laikam neskar. Šonadēļ lielupieši gatavojas savu kolektīvu 50. dzimšanas dienai, tāpēc deju soļu mēģinājumos tiek slīpēti ar vēl lielāku centību, bet kultūras nama foajē top izstāde par deju kolektīvu vēsturi. Cik koncerti izdejoti un cik godraksts saņemt īsti saskaitīt vairs nevar neviens. Lielākoties apceļots Āzijas valsts, un lai arī ikvienam dejotājiem spilgtā atmiņā palikuši daudz koncertu ceļojumu, visnozīmīgākie tomēr ir dziesmu svētki. Tā ir viena tāda riktīga padarīšana latviešu tautai, un grēks nebūt dziesmu svētkos. Tautas deju ansamblis Lielupi ir vidējās paudzes kolektīvs, bet pirms 3 gadiem izveidot arī jauniešu grupu, kuras dejotāji lielākoties deju soļus sākuši apgūt reizē ar pirmajiem solīšiem. Man ir 22 gadi, dejoju jau 20 gadus. Lielākā daļa, kas mēs šeit dejojam, jau no bērna kājas. Bet tas ir grūti dejot? Man personīgi tas ir ļoti viegli, protams, jo es jau ilgi dejoju, bet es uzskatu, ka tas nav. Galvenais ir gribēt. Patreiz tautas deju ansambli Lielupi par savu kolektīvu sauc 45 dejotāji, bet neskatoties uz to, ka daži šeit ir tikai pirmo sezonu, bet daži skatuves dēļus iepazinuši jau pirms vairākiem gadu desmitiem, viņi visi ir kā viena ģimene, viņi ir lielupieši.